Dīvāna teorija ir atpakaļ. Šoreiz esam divatā, mums ir jauns biedrs. Ar jums kopā esmu es Valters un šis ir Klaus. Sveiki visiem, prieks iepazīties, man sauc Klaus. Un šoreiz divi Bostonas fani, kas varbūt labāka kombinācija. Parunāsim par to, kas ir noticis jau šajā starpsezonā, jaunajiem līgumiem un visu, kas mums varētu interesēt par šo. Ar ko tu vēlies sākt? Ko es vēlos sākt? Principā es vispār gribēju saprast, tā ideja mums šim podkāstam vispār būtu tāda, ka mēs centīsimies regulāri to darīt, vismaz pāris reizes mēnesī, 1-2 reizes mēnesī, un tad tā plus mīnus izvilksim cauri, ka pārēsim pāri tur, kā iet mūsējiem, arī noteikti pieskarsimies, bet pats mērķis vispār kā tāds, vienkārši pieskaties tam NHL-am kā tādam. Tagad neliels starpsezonas atskats būs, un tā jau drīzumā arī būs pirmssezonas apskats, kas būs un nebūs NHL notiksēs šajā sezonā. Tā kā jā. Tad ar ko mēs varētu arī sākt lielākajiem līgumiem? Kas tev liekas vispār tas lielākais tā teikt, līgums šajā sezonā? Skaļākais vārds noteikti ir Marners, kurš aizgāja uz Vegas no Toronto. Jā. Ilgi jau brieda katru starpsezonu, jo viņi bija jau baumas, ka tur Marners ies prom, visu tiks aizmainīt, tagad tas beidzot ir noticis. Atgādini skatītājiem, cik vispār Marners tagad pelnījis un cik gadus viņš tur tā teikt ir piesiets? Jā, Marners aizgāja uz Vegas un tagad viņš parakstīja 8 gadu līgumu un viņš pelnīs 12 miljonus gadā. Agrāk tas likās baigi lielais cipars, tagad jau ar to, ka katru gadu tie griezti aug, tad tas jau ir normāli tādiem laba līmeņa spēlētājiem, kas ir līgas līderi. 8 gadu Vegasā. Varēja redzēt, ka viņš ir ļoti priecīgs. Pārējot uz Vegas, tur smaidīgs ar savu ģimeni, tika jauki uzņemts un tā. Laikam var saprast, ka tas, ka ticis no Toronto un tas ir gribēju pieminēt tieši, vai cik ļoti atvieglot būs Toronto. Jo man visu laiku likās, ka Toronto ir zvaigžņu sastāvs, protams, tur zvaigznes ļoti daudz ir, bet kaut kā vienā brīdī likās, ka tur viņas ir pārāk daudz, un tāpēc arī, jo play-offos tur pagājušā gada play-offos arī bija, kur šie es nemaldos, Nylanders vai ne, bļāva virsū reāli kad viņi spēlēja pirmajā kārtā Bostonu. Tur visi bļāva virsū. Jā, tur nebija, ka bija, tur tā teikt atbrīvojās tādā ziņā, likās, jo Toronto jau bez tiem spēlētājiem ļoti liels spēdiens ir, jo gadsimtē viņš tur ir liels ir. Un būs viņiem daudz nosacīt vieglāk, un būs viņiem arī iespēja Toronto padziļināt to sastāvu un dabūt tos suņus, racējus, kas play-offos nesīs netīros golus un sargās superstārus savējos. Jā, man liekas, tas tieši ir tas galvenais, ka viņi, varbūt tas, ka daudz viņiem bija zvaigznes un labi spēlētāji, tas pats par sevi nav slikti, bet ja viņi ir pa daudz un katrs saņem tik, cik viņiem būtu jāsaņem, tad tas uzreiz to pārējo sastāvu neļauj nokomplektēt. Un šobrīd viņi dabūja 12 miljonus papildus, ar ko viņi var. Ne 12 miljonus iepriekšējais līgums bija zemāks, bet tāpat atbrīvojās pieteikami, un tur būs starpsezonā būs ko pašam dabūt tos racējus, un 3-4 mājas pie tos spēlētājus, kas darīs to melno darbu. Jā. Mēs iesākām it kā par Marneru runāt, bet man atkal tās domas vairāk aiziet pa Toronto. Nevis kas būs Marneram, bet tieši Toronto, jo Toronto parakstīja arī Tavares par 4 miljoniem. Arī ļoti labs līgums, manuprāt. Un Nice paliek Toronto. Jā, Nice bija pat baumas, prāt, viņš uz Bostonu pārēt kaut kas tam līdzīgs, bet tur bija izskanēt, bet Nice paliek, jā. Un viņi tagad saņems Nice un Tavares saņems tikpat, cik Tavares saņēma iepriekšējā sezonā viens pats. Tas arī ir ļoti nozīmīgi, un tagad viņi to sastāvu var aplikt vēl ar kaut kādiem dziļuma spēlētājiem. Manuprāt, viņiem vēl trūkst vismaz pāris labi aizsargi, lai viņi kaut kādām Floridām varētu mierīgi tikt, nevis mierīgi, tikt pāri vispār. Vārdsargs vienmēr arī jautājums ir. Ko tu domā, vai Toronto pašreizējais vārdsargs ir tāds, kur tu var braukt līdz Stanley Kausa finālam, viņu pacelt vēl? Kurš no viņiem? Jo, man liekas, gan Stolārs, gan Vols, viņi abi ir ļoti labi vārdsargi. Vismaz pagājušajā sezonā viņi sevi ļoti labi pierādīja. Man liekas, ka Stolārzam vispār vajadzēja saņemt izsaukumu uz ASV izlasi, uz Olimpiādi. Bet tā vietā Džojs Dakorts tika izsaukts, bet, labi, tas ir arī bišķiņ cita diskusija. Jo katram trenerim savs skats redzējums uz to visu ir. Jā. Es nemaldos, viņš tagad bija tie paplašinātajā ASV sastāvā. Stolārs vai tad? Jā, bija jāapskarās, bet viņiem tagad bija tās nulles, gan ASV, gan Kanadai paplašinātajā sastāvā bija jāapskarās. Tam ir nav liels nozīmes, jo tāpat vārtos stāvēs Helebaks. Arī fakts. Helebaks, Otingers, Sveimans tur vēl priekšā ir. Jā, tur diezgan labs trīnieks ir. Labi, tad ejot tālāk par tiem līgumiem.
Kas jāpiemina noteikti tāpat, ka Floridas Panthers noturēja savu lielo kodolu, par ko bija ļoti liels šaubas, vai dabūs noturēt, nedabūs noturēt. Tad viņi jāuzsver tas, ka viņi noturēja gan Maršānu, noturēja Benetu un noturēja arī Eggbladu. Noteikti jāprecē tam, ka Floridā ir vieglāki nodokļu sistēma, tad arī viņi arī noturēt. Tad viņi var ņemt mazāku līgumu, bet pēc nodokļiem to paliks tāpat vairāk nekā citā kādā. Palmas arī viņiem ir. Un tas arī patīkams silts ir silts, tas arī, protams, nospēlē kaut kādu lomu, bet galvenais, es domāju, tur viss ir arī naudas jautājums. Un plus arī paskatījos starpsezonā tos video no viņu Stanley Cup Celebration, nīskās, ka viņiem bija ļoti slikts, ko tā teikt, attiecības komandā, ka tur viss bija tā teikt kārtībā, un Džeki izbaudīja spēlējot viens ar otru. Nu jā, parasti tu uzvar kausu, tad jau parasti tur viss ir kārtībā, tad visi priecājās loģiski, bet es godīgi sakot, neticēju, ka viņi noturēs visus. Es arī neticēju. Man liekas, ka Eggblats būs tas, kas pārējā, jo Maršans ar Benetu. Es zinu, ka Maršans tas, ka izskatās, ka paliks, jo bija tāds, ka varētu palikt Benets reāli. Viņi jau sadalīja, ka bija tas Stanley Cup, ka viņi bija tajā elbū rūmā, jau pateica to, ka viņš paliek. Un pēc tam Eggblats arī pārakstījā, bet, Tas arī vienmēr ir tā aķīgi, jo, kad tu svini, tu esi priecīgs, tu visu, ko var pat, tu esi iedzēris un tā, bet tāpēc, es varbūt arī nepaļāvos to, ka tā tiešām būs, jo, mazums, kas var notikt. Es vairāk domāju, ka Benets būs tas, kurš ies prom, bet, viņš varēja rītīgi lielo baksi dabūt, bet, viņš palika 8 miljonu gadā, viņš palika Floridā. Cik gadiem viņš parakstīja? Man šķiet, ka arī bija 8. 8. Cerams, ka Uvis nākošais sezona būs vēl stabilāks aizsargs, tāpēc, ka ir Neits Šmits prom. Es, ja godīgi jāapskatās, kas tur ir palicis no aizsargiem, viņš jau izskatās, ka viņš būs stabils 5. 6. aizsargs. Ja viņiem Kulikovs ir, tad ir Mikola, Eggblats, tad ir Balīnskis un vēl divus es tagad nevaru nosaukt. P3? Jā. P3 pievienojās. Jā. P3 pievienojās tagad. Viņš ir uz labo pusi. Es tagad meklēju, es nedzirdēju tādu, ko tu nosauc. Tad bija Eggblats, Kulikovs, Mikola, Balīnskis, tie 4. Tas sanāk 4, 5. Kas tas bija 6, 7, es tagad nevaru pateikt. Motors, viņi pēc pirmā kausa, man liekas, aizmainījies no Motors, ne? Vai es jaucu kaut ko? Jā, viņš ir Sietlā jau. Nē, viņš ir Montūrs Sietlā, jā. Setu Jones, tu minēji? Forslingu mēs piemirsām. Pareizi, Forslingu nevar. Setu Jones un Forslings. Tas taču viņiem varētu būt svarīgākais aizsargs. Forslings, pareizi. Labi, kas vēl par līgumiem, kas obligāti ir jāizceļ. Nigs Noahs Dobsons no Islanderiem pārgāja uz Monreālu. Tas ir svarīgs līgums. Tad arī Džons Gibsons uz Detroitu no Anaheimas Dakiem. Kas vēl ir svarīgi? Mums, protams, Nikolais Elis jāizceļ 6 gadu līgums ar Karolīnu. Un tad vēl, protams, arī mazie līgumi, kur Gavrikovs pārgāja uz Rangeriem, Orlovs uz San Jose, Brents Buns uz Colorado, kas vēl bija Čārlijs Koils pārgāja no Colorado. Jā, viņi Bostonā aizmainīja, viņš uz Colorado viņa aizmainīja Bostonas starpsezonā. Pirms sezonas, kad bija pirms play-offiem, un tagad viņš pārcēlās pie Elvimira Zlīkina pārcēlās uz Kolumbusu. Ok, un no tiem visiem, kuru no šiem līgumiem tu vēlētos izcelt? Kur vēlētos izcelt? Jo mēs tā ļoti ātri tagad pārskrējām pāri tam visam, bet pa Īlērs droši vien jāparunā. Īlērs noteikti jāparunā. Tas būs, jo Karolīna arī, kuro gadu reāli viņi ir ļoti lieli kontenderi, bet viņiem visu laiku kaut kas pietrūksties play-offos. Skatīsimies, vai Īlērs būs tā atslēga. Man visu laiku liekas, ka viņiem pietrūkst vārdsargu jomā. Karolīnai, bet skatīsimies, vai Īlērs būs tā atslēga, lai viņi varētu beidzot pāri tik līdz finālam. Viņi visu laiku 2., 3. kārta, viņi pārsvarē 2. kārta, viņi nolūstis kaut kur viņiem pietrūkst, ir pa īsu. Īlērs, man interesē, kā Īlērs izskatīsies Karolīnā, jo viņa spēles stils, man liekas, bišķiņi neiet varbūt kopā ar Karolīnu. Viņam patīk to ripu ievest zonā, nevis mest un iet cīnīties, tā kā viņš nav tas džeks, kurš baigi ies tur, cīnīsies par ripu tur un divcīņās pie bortiem.
Tāpēc būs interesanti redzēt, vai Karolīna kaut kā to spēles stilu bišķiņu pielāgos viņam vai nē. Es šaubos, Robins pasaka, cik jau Brandamūrs reāli pie sistēmas, un es šaubos, ja tu nebūsi viņas spēlētājs, tad tur būs grūti reāli. Tā kā Rantanenam arī bija grūti reāli, viņam tur klājās pie Karolīna. Bet viņš mēģināja vismaz tai sistēmā pielāgoties. Es domāju, viņam būtu gājis labāk, ja viņš būtu tur palicis ilgāk, bet tas, protams, nebija tas viņa hokejs. Mēs visi ļoti labi zinām, ka NHL vispār augsts līmeņa sportā, tad tev tur laika nav, nav, tur nāks nākamais. Tā tas, diemžēl, tajā augstajā līmenī notiek. Jā, bet jautājums ir, kā, ja Karolīna neplāno vispār to spēles stilu pielāgot pišķiņu Īlersam, tad kāpēc viņa Īlersu ņēma vispār? Manuprāt, tas viņa lielākais spēks ir tieši tas, ka viņš var to ripu ievilkt zonā veiksmīgi un nogādāt no viduszonas uzbrukuma zonā. Vairākumā viņš ir cerība, ka viņš pakļaus, ka viņš būs vairāk dresējums, nekā viņa dēļ pakļaus mainīs visas komandas zīmējumu, bet ir cerība, ka viņu varēs izdresēt un pakļaut tam komandas zīmējumam. Bet tā jau es vienkārši neredzu, kā viņš īsti, manuprāt, vienkārši ir spēles stila ziņā ir labāki spēlētāji, ko parakstīt. Piemēram, ko tu piedāvāt Karolīnai piedāvāt viņu vietā? No tiem, kas šobrīd, kas bija pieejami šajā starpsezonā, vai arī mēs varam pastīties vēl kas bija pieejami aptuveni plus mīnus, vai kādu piemēru priekš, ko parakstīt, būtu varējuši parakstīt viņu vietā? Bostonu, ko parakstīja, kaut kāds šitas te Jenots, ja. Labi, viņš ir tāds vairāk, arī zemo maiņu spēlētājs, bet... Karolīnai jau tā zemo maiņu spēlētāji ir, viņiem vajag tos pirmās, otrās maiņas. Nebija tā, ka viņi arī pirms tam viņiem nebija, viņi tāpat trīnē, visi jau tur bija, gan Svečnikovs, Aho, visi viņiem tur bija. Es nezinu, man liekas, viņiem pietrūkas laika vārds, līnijā pietrūka, jā, tas stabils vaļības, laikam Fredriks Andrensens no ik pa laikam nobruka. Traumatisks arī, jā, viņiem visvairāk, man liekas, ka Karolīnai pietrūka bija vārdsargs, jā. Jā, viņa aizsardzībā bišķiņ papildinājās. Brendis Buns vairs nav aizsardzībā, tas nav vairāk, arī viņi Orlovs vairāk nav. Andrej Millers nācis vietā. Jā. Man būs arī interesanti redzēt, kā viņš izskatīsies Karolīnā, jo man arī viņš nešķiet tāds Karolīnas tipa spēlētājs, bet es domāju, ka viņš arī, ja viņš tajā sistēmā, ja viņš pakļausies, tad viņi atradīs, kā viņu izmantot. No otras puses, arī tas, ka tie spēlētāji arī, ka viņi liek līgumu parakst liek uz līgumu, tad jau viņi arī rēķinās, ko viņi nav jau tā, ka viņi parakstā ar kaķi maisā. Viņi jau rēķinās, kāda tā komanda, jau viņi ar cerību, ka viņi tur ietīstās un būs labākie darbdarītāji. Jā. Tagad uz ātru tā skatos, jā, varbūt tieši šobrīd tādi piemērotāki spēlētāji Karolīnai varbūt nebūtu arī, bet katrā ziņā man liekas ļoti labi ir tas, ka viņi pa pieklājīgām naudām parakstīja Īlersu, jo tas līgums ir ļoti labs, un es joprojām īsti nesaprotu, kāpēc, kad Winnipegā Īlers spēlē, viņš nedabūja baigi tādu, manuprāt, viņam atbilstošu spēles laiku. Es domāju, viņš cik tur parasti 15-16 minūtes spēlē, es domāju, viņš mierīgi var vairāk, varbūt, viņš fiziski nevelk vai kaut kā tam līdzīgi, bet, punktus viņš vāca vienmēr tā, ka ja viņam būtu kaut kāds 19-20 minūtes spēlē, viņš būtu 100 punktu spēlētājs, principā. Tas izklausās varbūt absurdi, bet, tie punkti uz 60 minūtēm viņam parasti bija ļoti, ļoti labā līmenī. Kas tev vēl no līgumiem tad lielākai? Tu kaut ko izcelt, ko vēl? Es noteikti gribu izcelt tepat Karolīnā Jacksons Blakes. Viņu parakstīja uz 8 gadiem, 5,12 miljoni, un viņam vēl uz nākamo gadu ir līgums spēkā par 906 000. Jacksons Blakes ir uzbrucējs, 22 gadi. Jā. Man patīk, kā viņš šo sezonu sev parādīja ļoti meistarīgi. Ļoti labi ienāca līgā. Un tajā sistēmā, man liekas, viņš ļoti labi iedarās, un šis līgums es teiktu, pat nākamgad viņš pat tas līgums varbūt nebūs vēl sācies, un viņš jau izskatīsies kā stils. Man ļoti patīk vispār, ko Karolīna šajā starpsezonā dara. Aizsardzība varbūt uz jautājumu zīmes, un es vēl nezinu, ko viņi ar to otrās maiņas centru darīs, jo es nezinu, vai Kotkaniemi joprojām tur būs, vai it kā klīst runas, ka viņi Džārvisu mēģinās varbūt tur iespēlēt, vai arī... Pie Kotkaniemi? Nē, otrās maiņas centrā. Un tad Kotkaniemi būtu varbūt, vai viņš iet uz malu vai uz trešo maiņu centrātu. Džāras arī, man liekas, tāds atklājums priekš Karolīnas, tas ir tāds dimants, ko viņi, man liekas, es nemaldos, viņš vispār nedraftēts, tur tā teikt izgājis cauri
visām tām līgām tur bija izvazājies, nedarbsēt, viņš dabūja tur augšā. Jā. Tas, ka viņš ir interesants priekš mēdījiem, ka viņš ir gan smieklīgs, tam līdzīgi viņš metā, bet tas, ka viņš dara laukumā, ka viņš arī tika uz Four Nations face-up, vai viņš arī tika reāli aizbrauc vai ne. Tā kā jā, tas ir rītīgi labs atklājums. Jā, man viņš arī ļoti patīk. Viņam ir 23 gadi arī vēl. Jā, viņš ļoti noteikti vēl jaunais iespējas vēl progresēt. Tā kā viņš var spēlēt visos sastāvos, vairākumā, mazākumā, vienādos sastāvos. Viņš met gols arī mazākumā. Viņš aizsardzībā ir atbildīgs. Viņš ir tāds ļoti drošs spēlētājs, kur tu vari paļauties. Viņš nav arī baigi daudz spēles izlaidis pagaidām. Tā kā arī man vispār ļoti patīk, ko Karolīna ir darījusi šajā starpsezonā. Kaut kas joprojām liekas, ka pietrūkst, vai tie ir tie vārdsargi, par ko tu minēji, vai kas, jo, Andersenam tas traumatisms. Andersenam ir citu pēdējais gads līgumā. Arī, tā kā jāskatās, kas notiks tālāk. Kočetkovs kā ir labs, bet, arī vai, priekš startera varbūt īsti nav. Varbūt arī jādod viņam laiks. Bet Kočetkovs ir diezgan ilgi jau līgā. Viņš laiku vazājās, tur visu laiku vairāk mazāk viņš otrajā vietā. Tu kā otrais numurs vienmēr ir tāds, varbūt, neesmu nekad redzējis, ka viņš, piemēram, uzstākt sezonu kā pirmais numurs, kā tad viņš izskatītos. Jā. Ka viņam uzticētos. Jā, ko mēs vēl varam, Bušārds parakstīja jaunu līgumu, tagad viņš saņems 10 miljonus gadā. Kas vispār ir aptuveni ir cik ļoti ir izšķīdos Edmontonu, kā iepriekš, vai cik tā viņi varētu vispār tikt nākošu sezonu? Atkal tā kā Bušārds saņēma cik, laikam, kaut kādus 4 miljonus iepriekšējā līgumā, tagad ir 10, tas uzreiz tev noņem 6 miljonus. Evanders Kens arī vairāk nav? Jā, tas laikam ir labi. Lielākā nasta viņš arī nebija līgums smagumā, bet kā tā, jā. Tas droši vien ir labi, jā. McDavidam pēdējais gads līgumā, tas nozīmē, ka... Tas būs ļoti šitā starpsezona, būs nākošā starpsezona arī, jā. Tad es skaties, kur McDavids, vai viņš turpinās, tā teikt, ar Edmontonu, vai arī šis viņam ir pēdējā dēļa ar viņiem šis gads. Es domāju, viss būs pēc tā, kā nospēlās nākamos playoffs, cik tā Edmontona tiks. Jā, man ļoti patīk Mangiapane kā papildinājums Edmontonai. Viņš vienmēr bijis tāds ļoti efektīvs spēlētājs, kurš spēlē zemākajās maiņās, bet arī, māk radīt vārtu gūšanas iespējas, palīdzēt tās radīt partneriem un tāds, viņš var uzvarēt savas minūtes. Un, protams, tiklīdz kā kaut kāds malējais uzbrucējs pievienojas Edmontonai, tā vienmēr uzreiz pirmā doma, tā kā jāiespēlē ar McDavidu, jāiespēlē ar Draisaitlu, jāmēģina vai sanāks, un tas arī noteikti jāskatās, kā tur ies. Tiklīdz kā kāda trauma, viņš varētu būt pirmais džeks, kur sauc tā kā augstāk. Milāns Lučičs dabūs, tur bija... Sēdluisas sievietēm jāuzmanās. Tur es teicu, interesantas visu gadījums reāli. Tajā es uz to, ka tas gadījums sanāca, tur esmu runājis, ka es neesmu pat pirmais gadījums bijis, bet reāli viņas jau vispār neko, es nezinu, reāli tagad viss ir miglā tīts, ka tā teikt. Tev vēl kaut kas par līgumiem tā ātri ejot cauri? Varbūt, ka pa Anaheim jāpieskrās, jo viņiem ir daudz jauni. Tur viņiem, ko viņi dabūja John Gibson vietā? Petru Mrazeku. Jā, un vairākas drafta izvēles numurus. Dostāls, es domāju, ir pilnībā gatavs, lai būtu pirmais vārdseks, tā kā viņiem Mrazeks mierīgi var būt kā otrais, tāds izteikts otrais. Tāpēc es domāju, ka viņiem tur, vārtos viņiem viss būs kārtībā. Viņiem ir jauns treneris arī. Bet Anaheims aizgājis prom, ir aizgājis Trevors Zegras, un kas bija otrs, kas aizgāja uz Filadelfijas aizburs tagad? Viņi kopā Draisdēls. Draisdēls kopā aizgāja kopā. Bet tas jau bija, Draisdēls jau arī jau pirms 2 gadiem, man liekas, tur aizgāja. Ne, vai pirms gada. Viņš bija treidā ar Gauthier. Yes. 1-1 gāja. Tas tur aizgāja, bet labi, tur Zegrasam arī vairāk negāja. Viņš izskatījās, viņš tāds nomocīts tur. Pagaidām cerams, ka Floridā viņam tur labāk, Filadelfija arī liels izmaiņas tur ir notikušas. Nomainījās treneris, daudz kas pienācis klāt, aizgājuši arī prom, kā Mičkovs izsitīja, ko viņš rādīs. Tortorellam patiktu ļoti trenēt šo komandu, kur 2 lakrasisti iedomājas vienā maiņā, Mičkovs ar Zegrasu. Mats izraucās. Pēdējos, kas palikuši. Bet par Anaheim paturpinot, viņi arī Krisu Kraideru ir dabūjuši. Anaheimai pagājušā sezona bija ļoti švaks vairākums. Kraiders ir zināms kā džeks, kurš var vairākumā tos vārtus iebakstīt iekšā no vārtu priekš, tā kā tas viņiem varētu palīdzēt. Mikls Granlunds arī uz 3 gadiem, 7 miljonu gadā, viņš ir vairāk tāds playmakers, piespēlētājs, arī noteikti, viņš vairākumu arī ļoti labi spēlē, tāpēc, domāju, viņš arī cerams, tagad būs tāds labs tā teikt, miks starp jaunajiem un jau pieredzējušiem spēlētājiem. Masons McTavish nav parakstīts, viņš doto brīdi centrs, tā kā tas viņiem būtu jādabūna gatavs.
Un tad būtu ļoti interesanti, kā viņi šo sezonu izskatītos. Es domāju, ka playoff viņiem vēl nebūs. Nē, playoffs noteikti ne. Viņi būvējās playoffs, tas noteikti nebūs. Varbūt viņi tur cīnīsies. Varbūt kādu brīdi viņi sastādīs konkurenci, kaut minimāli sastādīs konkurenci uz wildcardu sastādīs, bet tas arī tā ap jaunu, tagad, kad citas komandas būs pagurušas, bišķiņi, kad viņas parasti pagurušas pirms All-Star breaka, jau tad reiz, ka just, ka komandām ir pagrums, kādām to komandām varbūt viņi varēs pierot kaut kādus pielasīt punktus, un tad jau vakā visas komandas tur All-Star breaka atpūtīsies, un tad jau viss sakārtosies. Lai viņi tēmētu uz playoffiem vai kaut vai, tuvumā wildcardam būtu, tur noteikti jāskrīt daudz lietām. Tur Dostalam ir jābūt tikpat labam kā pagājušā sezonā. Tur visiem no sērijas top 3 plus 100 punkti jānospēlē, viņi tur varētu pretendēt uz playoffiem. Tik traki, es pārspīlēju, jo tur pa playoffiem nav ko sapņot vēl. Mums jāatcerās, ka viņiem ir jauns treneris. Tas arī var ļoti daudz ko izmainīt. Kas vēl jāpiemina, noteikti ir jāpieskarās nosacīt ātri jāaiziet cauri latviešiem. Elvis mums Līkins paliek tur, kur viņš paliek. Cerēsim uz to labāko, ka viņam beidzot komanda pagājušajā sezonā izskatījās daudz labāk nekā citus gadus. Elvim prognozē tā kā, ka viņam Jets Grīvs varētu atņemt to pirmā vārdsarga vietu šo sezonu. Redzēsim, varbūt Elvim vajag to konkurenci, lai viņš stāvētu vēl labāk. Uvis Balīnskis, cerēsim, stabils spēles laika, 5. 6. numurs, plus mīnus, īstenībā to būtu jāatcer 6. 7. vairāk 6. 7. vai 7. 8. numurs, kas vēl ir no mums stabilākajiem, Teodors Bļugers, paliek Vankūverā. Šilovs mums ir aizmainīts uz Pitsburgu, tas arī būs interesants, kas viņam tur būs, jo uz Pitsburgu arī liela pārmaiņa priekšā Crosbyjam pēdējie gadi, Malkinam iespējams pēdējais gads Pitsburgā. Ko rādīs Karlsons, tur arī būs interesants skatīties, ko viņi varēs tur izdarīt, kā Šilovs stāvēs komandai, kas viņam būs ko darīt, jo viņš noteikti būs arī kā pirmais numurs Pitsburgā. Noteikti kā pirmais numurs? Jā. Vajadzētu viņam es domāju, ka no sākuma viņam būs tas Džarijs jāizkož, jo lai arī viņam pagājušā sezona bija ļoti švaka, un viņš tur pat veivaros bija vienīgi. Kā domā, kas sāk pirmās 5 spēles vārds, jāskatās, kāds grafiks ir. Es domāju, ka Džarijs vairāk, tāpēc, ka viņš pelna vairāk, un mēs zinām, ka tam bieži vien ir tas gan, nozīme. Līgums svars ir svarīgs, lai NHL. Tā kā, ja tu vienkārši arī kā treneris, tu lietas vārtos kaut kādu Džeku, kurš tikko AHL spēlēja, un nevis to savu starteri, kurš tev vairākus gadus jau bijis komandā, kurš saņem arī kaut kādus 4-5 miljonus. Tāpēc es domāju, ka noteikti sāks Džarijs. Ja vienīgi Šilovs varbūt maģiski kaut kā treniņu nometnēs, tev baigi labi pierādīt. Es nezinu, bet es domāju, ka Šilovs varētu izkonkurēt Džariju sezonas laikā, ja viss sakrīt baigi smuki. Jāskatās arī, kā pašai Pitsburgai, ja viņš strādājis, tad veiksmīgi viņi, piemēram, Pitsburgai tur ir pāris neveiksmīgas spēles, viņi vēl iekšā, un Pitsburga parāja uzreiz uzrāviens, vēlāk stabulā, ja pēc punktu spēlēsās, tad es domāju, ka viņi arī atstās. Es domāju, ka viņiem varētu būt 82 neveiksmīgas spēles šo sezonu. Es skatos uz to divīziju, un man kaut kā, es neredzu komandu, kura varētu būt sliktāka metro divīzijā, tā uz sitienu. Kas ir? Onkuļu sajēdz konkrētākais. Plus mīnus, jā, Karolīna, nē, Kolumbusa, drīzāk, nē, Ņūdžersija, arī nē, Islanderi, viņi tā kā kaut kur arī turpat drīzāk paliktu, kur šo sezonu es tā minu, Philadelphia, it kā viņiem būtu jābūt labākiem, Washington, noteikti nē, un arī Rangeri, Es domāju, ka Pitsburga ir izteikti vājākā komanda. Viņi ir tādā pozīcijā, ka viņi arī runā, ka viņi taisās te pārdot Rakelu, Rastu. Viņi tā kā vairāk tēmē uz pārbūvi, bet man liekas, ka vadība neļauj Dubasam to komandu pagaidām vēl pārbūvēt. Tāpēc, ka viņi grib vēl Paviliju, vēl Crosbys, Malkins reāli, un vēl Tanks reāli. Viņi vēl grib tur varbūt kaut kādu pēdējo soli izspēc no viņiem, varbūt kaut kādu playoff runu. Es šaubos, vai viņi cepa playoff kausu par Stanley kausu, bet es domāju, ka varbūt viņi no sērijas tur vēl pēdējo, varbūt tur pēkšņi sajāja, tur viss sastājās. Labi, ejot tālāk, kas vēl mums ir jāpiemina no mūsējiem, tad jāpiemina arī Ābols ir jāpiemina. Es cerams, viņš dabūs nostiprinātais komandās vairāk nekā 21, 22 spēles. Pagājušajā sezonā bija jauns treneris, skatīs, kā viņam ies, nav ne jāuzsūc. Ļoti arī interesanti būs skatīties, kā tā visa komanda ir. Kas vēl mums jāpiemina? Tad ir Ravīns, kas parakstījis 2-virzienu līgumu ar Vankūveru, un vēl arī, protams, Edvards Trālmaks. Tas arī būs interesanti skatīties. Šeit vispār noteikti uzsāks AHL. Vēl arī uzsāks AHL ar iespēju tikt iekšā NHL un vēl Dans Ločmēls. Tas arī būs, jo Boston arī iet ļoti lielā pārbūvē
Un es Nē, domāju, viņi neiet pārbūvēt. Viņiem būtu jāiet, bet viņi neiet. Nosacīt, viņi tur iet reāli, viņi jau tur aizgājuši jau pusi, jo Maršānu pārdevuši. Nosacīt, viņi ir pārbūvē, viņiem kaut kā, jo Bostonēs arī, varbūt tur ir citām komandām, kas pēdējos gadus sevies, viņi veiksmīgi tos jaunos tā kā iefiltrē iekšā, tur Makavoju veiksmīgi ienāca iekšā, tad arī Gikijs normāli ienāca iekšā, ka viņi tur pilasīja no malām, pilasīja jau tagad svātājs, bet es domāju, ka tāpat Danam būs iespēja kaut kad šogad tikt izsauktam uz ANHL. Bostona, tā kā viņiem vajadzētu iet pārbūvē, bet viņi ar visu, ko viņi dara starpsezonā, viņi parāda, ka viņi negrib to pārbūvēt. Viņi paraksta Bostonā arī spiediens un arī status pilsētas ir visas lielās komandas sporta meka, tā ir viena no Amerikas un tur lielām sporta pilsētām, tāpēc viņi tur arī grūti viņiem atlaist groži, tev visu laiku spiež, jā, tev ir viss, tev ir, kur tikko pacēl Celtic, vai ne, ir un viss pārējais, viss apkārt komandas. Jā, biļetes jāpārdod. Es domāju, labi, biļetēm šaubot, ka viņiem tur problēmas ir. Jā, bet jebkurā gadījumā, ja viņi iet pārbūvēt, tad būtu švakāk. Ja viņi tā atklāti, bet viņi negrib spītīgi. Kaut kādā tas būs jādara. Es domāju, viņiem jau sen to vajadzēja. Sen viņi to nevarēja izdarīt, jo 19. gadā viņi bija Stanley Kausa finālā. Labi, sen es domāju, pirms 2 gadiem. Pirms 2 gadiem arī viņi nevarēja. Pirms 2 gadiem viņi pasēja pirmajā kārtā šitai te Floridai. Pirms 2 gadiem, pirms 3 gadiem viņi pasēja pirmajā kārtā Floridai. Ka viņi bija pirmajā līgā, viņi bija, kur viss bija super, kur arī kur bija īpašs tandēms Sveimans ar Ulmarku, kur viņi tik izbaucāt 82 spēlēm, cik viņi uzvarēja 70 kaut kādas spēles, vai 60 kaut kādas spēles. 65. Gan arī 70 spēles viņi uzvarēja regulārajā sezonā. Tas ir daudz, tas ir ļoti daudz, ja tev ir jāspēlē 82. Labi, bet šobrīd vai viņiem nevajadzētu iet pārbūvēt? Mēs noignorēsim, ko viņi izdarīja šovasar, bet tā kā vispār. Jo es redzu, cik tas prospektu pulks ir šaurs. Tur nav tā, ka viņam nav prospekts, bet nav jau tā, ka viņam nav kā ņemt prospekts. Kas problēma ir tā, ka viņiem nav drafta numuru, kurus viņi iepriekšējos gados tur ir izdāļājuši reāli kaut kur tā senāts atvadīties no daudziem drafta numuriem, kur tie paši Džeki Debraska vietā varēja tajā gadā paņemt kaut ko labāku. Un tam līdzīgi tur viņi arī, tā ir kaut ko Maršānu. Debraskas, man liekas, bija tas piks, kur tieši viņi viņi varēja labāk. Tur bija Borels Senišins. Tur bija vēl citi, kur varēja vēl citos dādāt, bet arī Debraska gadā viņi arī varēja izvēlēties labāk kaut ko. Tur bija, kas vēl ir, rekur Maršānu viņi arī iedeva pa čīpušu paku, principā. Kur varēja no Floridas kaut ko varbūt vairāk izspiest, par tādu spēlētāju. Bet es saprotu, ka Maršāns gribēja tieši Floridu iet, un līdz ar to, ja tā komanda zina, ka tu tur gribi, tā kā, jā, bet tajā labi, ka viņi zina, ka viņš to grib, bet tad paņem paprast kaut ko vairāk, nevis tīri. Viņi tur vienu draftu tikai dabūjies nemodos. Frederiks tāds arī nesaprotams līgums, 8 gadi spēlētājiem, kurš ir vairāk spēlētājs, tāds, tā kā 3. 4. Mēnesis spēlētājs, tāpēc to es varbūt līdz galam nesaprotu. Bet... Viņš ir domāts kā dziļums spēlētājs. Vai tad dziļums spēlētāji būtu uz 8 gadiem jāparaksta? Kas tad? Vai dziļums spēlētāji būtu jāparaksta uz 8 gadiem? Tāds jautājums. Ar cerību, ka viņš ilgi tev raksta. Jā, bet kā 4 miljoni gadā pat ar to visu, ka algu griezt kāps, man liekas, ka tas ir bišku riskanti. Zinot to, ka tur var ietaupīt noteikti, atrast kaut kādus lētākus variantus. Jā. Ar kuriem tu nebūsi iestrēdzis 8 gadus, ja kaut kas neaiziet kā plānots. Bet tāda līguma arī, maza līguma arī nosacīt viegli aizmainīt ir. Ja tev kaut kas, kur tu viņu var mainīt reāli, Protams, jāspēc, vai otrs klubs piekritīs to, viņš gribēs rēķināties viņu vēl 4-5-3 gadiem, bet, ja viņš uz līguma beigām jau tur paliks 3-4 gadus nospēlēs, jau viņam paliks vieglāk. Galvenais, lai viņš pats notur savu līmeni, ir tās 3-4 maiņas tāds spēlētājs, kas iemet savus 20-30 golus sezonā, piespēles un dara to savu darbu. Visvairāk uzsvars jau būs, ko viņš izdarīs play-offos. Viņš palīdzēs McDavidam to kausu beidzot sasniegt. Jā, to mēs redzēsim, bet, Pīšku riskants līgums. Mēs varbūt tad varam arī nosaukt kaut kādus savus starpsezonas uzvarētājus, zaudētājus. Starpsezonas uzvarētājus, zaudētājus. Jā, noteikti Dallas ir jāpiemina. Viņiem ir labi gājis. Bostonai ir, Boston, es nezinu, kā vienkārši tā man ir favorīta komanda, tāpēc viņas varbūt arī uzvarētājiem, zaudētājiem. Viņiem ir daudz labi, nosacīt, cik labi, bet labi spēlēs viņi dabūja, kas, protams, tas nebūs Stanley Kausa, bet vismaz nebūs tik apkainojuši kā pagājušā sezona un Florida. Es domāju, ka Florida izdarīja to, ka izspēja maksimumu, ko viņi varēja izspēst, dabūja Stanley Kausu un noturēja to kodolu, to trīnieku noturēja.
Jā, man liekas, ja mēs skatāmies Floridu, es neatceros, kad pēdējā reize bija tāda komanda, kas uzvar kausu un patur visu to savu sastāvu. Kingi kaut kad tur vienmēr ir izšķīst tās komandas, reāli paceļ kausu un viņas izšķīst reāli abas divas komandas, tā kas arī nepaceļ, tā kas paceļ, viņas pašķīst nedaudz. Bet jā, Florida īpaši tās, kas paceļ, tāpēc, ka visas komandas grib tos uzvarētājus savā komandā un ir svarīgi, ka tev ir reāli vēl kāds spēlētājs ar Stanley kausu pierakstu. Tad pa Bostonu tu teici, ka viņi ir kā uzvarētāji šajā starpsezonā, es pareizi sapratu? Nu jā un nē, tur vismaz tādā ziņā, ka viņi pacels viņu to apkaunojumu. Protams, tur viņi nedabūja kaut kāds mega lielos playerus vai ne. Tur, kā pieminēt, tur Matthew un Naizu, piemēram, vai tam līdzību, tādā ziņā, ka viņi pacēluši to savu vidējo latiņu, ka viņi tur nebūs pa lejas galu, ka viņi varbūt arī pacīnīsies par wildcard pacīnīsies. Vēl par kādu... Varbūt pacīnīsies, bet kaut kā... Nebūs ar tādu uzsvaru uzvarējušies starpsezonā, ka viņi ir, ka viņi nav pilnīgi neko neizdarījuši, ka viņi būs tā sezona kaut cik skatām. Nezinu, viņi ir daudz ko darījuši, tā kā visādi līgumi ir parakstīti, bet man atkal gribētos teikt, ka viņi ir viena no šīs starpsezonas zaudētājiem, tāpēc, ka tas virziens, kur tā komanda dodas, man liekas, viņi cenšas tagad sasmelt, izliet ūdeni. Jo, tu pasties to sastāvu, labi ir Makavojs, Sveimans, Pasternaks, tev ir viens līderis katrā pozīcijā. Hamkus, Lindholms, tur vēl abi divi Lindholmi, tur ir Mitels tāds vēl tagad pienācis klāt, tur būs interesanti. Es ceru, ka Sveimans beidzot izšaus. Labi, Sveimanam noteikti būs labāka sezona kā iepriekš. Iepriekšējā sezona sanāca tāda bišķi saraustīta, un tas sākums bija, viņš nebija uzreiz ar komandu. Mēs paskatījos, jāapskatās, vai Korpisalā arī projām būs kā otrais numurs, vai cits kaut kas tur būs kā otrais. Pagaidām ir Korpisalā kā otrais. Bet... Nē, Sveimans būs labāks, bet arī, teiksim, Lindholms centrā, es viņu redzu kā tādu, viņš nevar savu mājiņu vilkt, viņš var iet līdzi tur pastam, viņš nav tas centrs, kurš var savu mājiņu tā kā vadīt, un tu paļausies, ka tā kā, ja es pielieku kaut kāds divus malējos klāt, ka tur viss būs kārtībā. Jā. Jo, kad pēdējo reizi Lindholms bija tāds, viņš šobrīd skajās pirmās mājiņas centrs, pareizi? Jā. Un kad viņš pēdējo reizi bija tāds reāli, ka viņš kaut kādu baigi ietekmē savu komandu. Vancouverā play-offs. Calgary. Tas bija baigi sen jau. Jā, bet bija. Tas bija vēl tad, kad Gaudreau viņam bija blakus. Jā. Tāpēc, Gaudreau daudz padarīja labāks. Arī Monahan to pašu, kuram arī jau labu laiku nebija labas sezonas, neskaitot iepriekšējo. Bet, tādas, ka reāli, daudz, man liekas, viņu pa pirmo centru uzskatīja. Un viņš tādu, bet, es nezinu, es gribētu ticēt, ka kā Bostona pacīnīsies, bet arī pat, ja viņi ielasties play-offs vai šo sastāvu, viņi var tikt pāri pirmajam, otrajam raundam. Nē. Tad es domāju arī, ka viņiem vajadzēja iet vienkārši to otru virzienu, viņiem vajadzēja pātrināt to, kas ir neizbēgams. Nākamā drafta klase solās būt ļoti laba ar McKennu priekšā. Jā. Un, arī tas pats Jenots, ja? Vai es nezinu, kā viņu Latvijas Jenots. Tā ir Jenots. Viņš ir 4. maiņas spēlētājs, un viņi iedod kaut kādus 3 miljonus gadā viņam. Uz cik gadiem? Uz 5? Kaut kas tāds tur bija. Es saprotu, viņi cenšas kaut ko darīt, un tas ir forši, bet tas vienkārši paildzinās to laiku, kad būs... viņiem nāksies atkal iet tajā pārbūvē, viņiem nāksies skatīties patiesībai acīs, un tas vienkārši paildzinās to laiku, kad viņi atkal būs labi. Tā kā patiešām labi. Jā. Nākamā sezona katrā ziņā būs interesanti. To mēs arī vairāk pieskarsimies. Noteikti arī nākošajā epizodē, kad mēs ņemsim pirms skatīsimies par tuvāku sezonai, ja tuvosimies arī. Kas ir tavs viens uzvarētājs un zaudētājs no komandām starp sezonā? No komandām? Florida tas ir uzvarētājs. Zaudētājs pat grūti nosaukt. Los Angeles varbūt? Varbūt Los Angeles, jā. Paliksim pie Los Angeles. Viņi parakstīja Corey Perry ar domu, ka varbūt viņi tiks finālā. Bet, tas ir ļoti random, viņam tur jau drivs daudzīs, jau smiltas birst tā rupi sakot, Kopitars arī vēl vien tāds senior paraksts, bet labi, kas tam man? Nē, man ļoti patīk, ka viņi parakstīja Cody Ceci 4 gadi, 4,5 miljonu gadā. Viņš ir jau tāds zināms kā tāds mīmu aizsargs ar tādām arī nepārāk glaimojušām epizodēm. Jo es vienkārši tagad domāju, kā Los Angeles viņi tā kā skatās, kas notika pagājušajā gadu playoffs Dallas un Edmontonas sērijā. Ceci bija brutāli norakts pret Edmontonu. Viņam tur nebija ko darīt. Un tagad viņi grib tikt pāri
Edmontonai, tai komandai, kurai viņi pakāpj katru gadu ar CC kā papildinājumu. Nu, man tas neiet kopā. Un neko viņi, Perijs labi, varbūt palīdzēs, varbūt nē, bet kaut kā man liekas, ka viņi ir palikuši sliktāk, lai Ernests man piedod, bet man liekas, Losandželos ir palikusi sliktāk šajā starpsezonā. Viņiem ir ļoti labs centru kodols ar Danovu, Byfield un jau Kopitāru minēto, bet, Kopitārs jau vecs paliek un... Bet tie ir viņu griezti apmēram, kas bija pēdējās pāris sezonas. Jā, pirmā kārta pret Edmontonu. Varbūt, ja pirmajā kārtā nenāk pret Edmontonu, tas būtu citādāk. Tur nākt precīzi, nezinu, ko tu varētu jau Ņūdžersijas Devilsiem pēkšņi parādītos, tad būtu otrā kārta. Bet arī viņi atdeva prom Spence uz Otavu aizsargu uz labo roku. Viņi paņem vietā īsi krietni dārgāku, krietni vecāku aizsargu, tādu netik mobilu un netik labo ripu. Es teiktu, ka man vai Kingi vai Boston ir zaudētāji šajā starpsezonā. Pagaidām. Vēl jau vēl ir kaut kas mainīties, bet pa lielam jau mēs redzam, kādas tās komandas. Un pie uzvarētājiem mums droši vien Karolīna jāpieskaita arī. Jā, Karolīna. Jo viņi arī to sastāvu nokomplektē jau uz diezgan ilgu laiku. Tos svarīgākos spēlētājus. Tā kā algu griezt turpinās augt, viņi varēs vienkārši pievienot klāto. Bet tad šai reizēm tas laikam arī viss, jā. Jā, es domāju, ka jā. Tad nāks tuvāk sezona 3 taisīs nākamos apskats pirms sezonas. Ok, teiksim paldies mums skatītājiem. Jā, paldies visiem. Par šo īsāko epizodi. Un tad tiekamies nākamajos Portugāla podkastos vai citos video. Un tā. Uzvedēšanos.